Šī ir tava dzīve. Kā tu nonāc līdz šim? Pareizie cilvēki tev dod enerģiju, bet vienkārši negribās par nepareiziem cilvēkiem, kas tev atsūkst enerģiju. Tas ir tā kā bišķi. Kas tev liekas viskaistākā ķermeņa daļa tagad? Šito es vienreiz mēģināju. Nē, būs pa viegli. Mēs pasakamies par šo treniņu. Super! Yes! Yes! Mēs gājām līdz galam. Es kustējusies, kādu gadu stabili, bet tā nopietni jau kāds 5. Ok, ļoti labi. Tad mums ir principā 30 minūtēs jāiekustina 5 gadi. Un ar to mēs esam sveicināti mūsu jaunajā gymlogā. Un šoreiz slavenība man nav nekur tālu jāmeklē, jo pie mums ir pati vienīgā sieviete, biznesa magnāts, tikko tapusi māmiņa, vienkārši satura veidotāja. Ja? Amanda, es nezinu, kā vēl es tev piesaku. Ir kaut kāda lieta, ko tu nedari? Es arī uzskatu, ka es esmu tāds multicilvēks, bet tu pateici galvenās lietas. Tas, ar ko es lepojos visvairāk, ir tā mamma būšana. Protams. Tas ir mans. Es vispār negaidīju, ka sākumā tā būs, bet tagad tas ir tāds pirmais, ko es gribu pateikt. Mamma, un pēc tam vispārējais. Pareizi. Un runājot par mammām, laiks atgriezties atpakaļ pie saknēm, jo arī es savu biznesu sāku ar mammām. Mani pirmie klienti bija māmiņas pēc dzemdēšanas. Tā kā ļoti skaisti saliekās šī tēma kopā. Mēs arī tikko tu tikko dzemdēji, var teikt, ja? Atgriezīsimies atpakaļ formā, kaut gan skatoties uz tev forma ir ļoti laba. Ir lietas, ko... Bet vienmēr var kaut ko uzlabot. Pareizi, nekad neviens nav perfekts, jā. Tāpēc šis workouts būs domāts visām māmiņām, kuras grib atgriezties atpakaļ formā, bet kurām nav laiks. Tāpēc visi šie vingrinājumi derēs no mājām. Tas ir ideāli. Tas būs ideāli. Ok, kur tu vēlies? Nezinu, šito dod man šitā stiprāk, Jā, nedaudz. Mainamies. Labi. Uzvelkam tātad virs celīšiem šādi te. Iesildīsim tos gurniņus, iesildīsim tās kājiņas. Iedomājies, jo es domāju, visus šos 5 gadus nav bijusi baigā slodze. Sāksim ar standartu pietupienu kājiņas uz āru un nāksim smuki lejā, plēšot gumiju vaļā, krūts uz priekšā un augšā. Zini, ka ir grūti? Jā, ir grūti. Viņš vilks atpakaļ tavus celīšus uz iekšu, bet tu kā īsti sieviete priekšniec, tu parādīsi gumijai, tu esi priekšniec, tu esi māmiņa, ja? Tu nevari ļaut gumijai ievilkt šādu uz iekšu, mēs plēšam uz āru. Jā, turpinām, vēl divas, come on! Es tev pirmīt sameloju, šī ir stiprā gumija. Es jūtu! Okay. Un atpūšamies nedaudz, ļoti labi, uzreiz visi muskulīši pamostās, asins rīt, pasties. Viens vingrinājums un jau cik efektīvi, ne? Jā! Tas ir tā kā nākamais līmenis. Runājot par nākamo līmeni, nāksi lejā, mazliet uztverkosi un tikai tad augšā. Ceturdaļa pumpīts, jā. Pastāsti varbūt, kopš kļuvi pa māmiņu, tu esi vairāk nogurusi vai tev tieši ir vairāk enerģija visu kaut ko darīt? Būt par māmiņu, tas ir tādas emocionāls šūpols, tas ir fizisks šūpols, tas ir tā kā tev vienā brīdī ir 100% enerģija, un nākamajā brīdī tu vari būt pilnīgi izsmelts. Un tas ir normāli. Un tas pats, kas arī ar emocijām. Vienā brīdī tu esi 100% priecīgs, nākamajā brīdī tu esi vienkārši tu vari raudāt. Un tā tas ir. Tā ar mums sievietēm notiek. Tāpēc arī es nevaru vienpersoniski atbildēt. Ir enerģija, nav enerģija, jo tas ir tik atkarīgs no mazā noskaņojuma. Ja tāds mazais ķipars pasmaina, tev ir enerģija, un davai maucam, ejam, daram. Un ja viņam kaut kas nav tanī dienā, tas ar tu pārvilk, tas pavilks tev uz leju. Tā ir, tā kā viss ir atkarīgs no tā mazā cilvēka, kuram tu pakļauj visu savu dzīvi šobrīd. Pareizi, tas ir tāds motivācijas avots. Bet tas jau ir tas viss tajā skaistākais, ka tas ir tā kā amerikāņu kalniņu vienkārši izbauda braucienu. Tā tas vienkārši ir. Pieliksim klāt arī sānu dibenu klāt, izkustināsim gurnus, tagad nāc augšā uz sāniem, uz vienu sānu bams un uz otriem sāniem šādi te, jā? Es zinu, tu saproti, bet cik grūti man tā kā ieto gumiju. Es zinu, es tev ieto grūto gumiju, bet es vēl negribu tev salielēt, bet tu jau neesi tāda mīkstā. Pro basketbolists šeit, starp citu. Šita? Ļoti labi, jā, droši. Nāc un uz otru. Bāms, jā. Nāc. Pasties, mēs varētu reāli kopā vadīt kaut kādu māmiņu šito te.
Nevis jogu, bet workouts. Kā tev liekas? Pasties. Ja es izdzīvošu pēc šīs dienas, ja es rīt kustēšos, tad mēs parunāsim. Tu jutīsies dzīva vienkārši. Super, vēl vienu uz vienu pusi un vienu uz otru. Es jau jūtu matiecēju. Yes, ok, ņemam nost. Nav obligāti jābūt mājā arī gumijai, jā? Ja nav gumija, var ar ķermeņa svaru to darīt. Var vienkārši paņemt kādu atsvaru. Galvenais ir vienmēr vienkārši improvizēt, jā? Pasties, tu jau labi jūties. Vēl pastaipīsim bišķi cirksnīt, nostāsimies 2 ķermeņa platumā, krūts uz priekšu un nākam dziļi lejā šitā te, jā? Tu jutīs, kā tev stiepsies šitas te, jā? Cirksnītis. Pastīsimies. Sumo pietupiens, dodamies uz Japānu. Kādu veidu saturu tev vislabāk patīk veidot? Dzīves stils. Dzīves stils tev ļoti piestāv. Tas ir mans dzīves stils, jo es nezinu, vai mūsdienās satura veidotājs var aprobežoties ar šo vienu jomu. Tad tev ir jābūt tiešām izglītojošam saturam, bet būsim reāli arī tam cilvēkam interesē jau tas, kas tu tāds pa fruktu esi vispār, kā tu esi nokļuvis tur, kur tu esi nokļuvis, kāpēc tu dari to, ko tu dari. Un tāpēc man liekas, ka tas, tā organiski vienkārši pāriet. Ja es gribētu sākt veidot, kas man būtu jārāda? Es nevaru tev pateikt, kas tev būtu jādara, bet tu tagad gribi pastāstīt, kā tu nonāci līdz šī. Šī ir tava dzīve, kā tu nonāci līdz šim. Kāpēc? Kāpēc tu to dari? Un tad jau loģiski, tu jau redzi cilvēks uzdod tev kaut papildu jautājumu, piemēram, privāti ziņās. Tu saproti pirmais, otrais. Tātad cilvēkiem interesē. Tu pastāsti kaut ko vairāk par to. Un tad jau pamazām rekur parādās Kitija. Kas Kitija? Tu lēnām iecini cilvēkus iekšā savā dzīvē, un tad tu padod vairāk un vairāk informāciju. Tas saturs principā veidojās no tiem cilvēkiem. Man liekas, ka tā pa lielam ir, jo, protams, ir jābūt kaut tai galvenai nišai. Tagad tu cilvēkus ap sevi, tos sportotājus esi aicinājis, bet tu tagad gribi arī cilvēkus, kas varbūt vēl nenodarbojas ar sportu, bet tu gribi, lai viņi sāk nodarboties, bet tev vajag arī to pieeju, kā viņus dabūt pie sevis. Redz, kā man izdevās tev pierunāt. Šeit uz tums bungu. Baigi jau bija jāpierunā. Es centos. Es tā teicu galvē, es Kitijai saku, Kitija klausies. Es kādu pusstundu teicu, nē, es nenākšu. Lūdzies man, nebūs nekā tev. Nē, tā noteikti nebija. Tas bija visātrākais. Es pārdomāju. Es gribēju, lai ir interesants uzaicinājums. Nevis čau, man, ko tu dari, negribu atnākt patrenēties. Tas procesam ir jāsagādā prieks. Un zini, kas mums sagādās prieku? Atspiedieni. Protams, ka mēs varam nevajag tikai kājas un dibanu mājās trenēt, vajag jau arī kaut ko augšdaļai. Pareizi pleciņi, tricepsiņš, krūtiņas. Ja māmiņas ir nedaudz ierūsējuši un nevar atspiesties uz zemes, nav nekādas problēmas. Ņemam kādu augstāku vietu, galds, siena, jebkas. Liksim rociņu šeit, nostājamies uz pirksgaliem, laižamies lejā, bams. Un augšā, pieskaramies ar krūtīm un spiežamies augšā. Ja būs pa vieglu, laidīsim zemāk, būs pa grūti, ceļamies augstāk. Come on, visiem saviem faniem vēl parāda vienreiz. Ar smaidu pasties ļoti labi. Bet gājām līdz galam. Būs bijis. Jā, bet es atvainojos. Būs. Tā ir attieksme. Jā, super. Tas bija visiem faniem un visiem heiteriem. Vienkārši ļoti labs piegājiens. Tātad, ļoti labs vingrinājums, tātad krūtīm un pleciem, bet vēl rociņām ir viena skaista lieta – dipsis. Mājās krēsls, gulta, vienalga kas. Ja ir pa vieglu, ieliekam kaut ko klēpītī, kādu grāmatu, kādu somiņu, nolaižamies šitā te uz leju, hops, un nākam uz augšu. Šito es vienreiz mēģināju, nebūs pa vieglu. Nebūs pa vieglu, būs tā kā vajag, Kā tu ieteikti kājas turēt taisni vai bišķieli? Bišķīt. Zini kā, labs īstenībā jautājums, kad tu viņus turēsi ieliektas un tuvāk savu ķermenim, tev būs vieglāk. Ja tu vēlies sarežģīt, ja jūti pārāk vieglas, var pārāk daudz reizes turam tālāk. Okay? Tā ir tā jauda, tā ir tā enerģija. Come on. Easy. Easy. Vēl 5. 1, 2, 3, 4 un 5. Atpūšamies. Jā. Jūtās. Kājas bišķīt atgāja. Jā. Ok, pasvērāsim kājām atkal. Labi.
Kādas tev attiecības ir ar izklupieniem? Nepatīk. Varēs vienu vai divām rokām pieturēties un liels solis skaists uz atpakaļ, ja, un nākam uz augšu. Ja, šo dominējošo kāju ceļamies, virzam dibentiņu uz priekšu. Kā jūs ar Dāvi attiecībās vispār sadalat pienākumus? Jūs saprotat, jūs abi veidojat saturu. Ja? Kurš ir ideja ģenerators galvenais vai kā tas jums notiek? Kāds ir tas radošais process? Tu pajautāt tik labi jautājumu brīdī, ka es nevaru atbildēt. Tāpēc viņš ir vēl labāks. Mēs strādājam komandā. Tā kā mums nevajag nekādus asistentus, tur palīgus, jo mēs esam divi un mēs esam tik Un vēl ļoti vienu uztais, jā. iemācījušies sastrādāties. Atkarībā no projekta. Tā kā, attiecīgi, vai tas ir Dāvija projekts klients, vai tas ir mans projekts klients. Katrs raksta sev tātad scenāriju, ideju. Protams, mēs varam piepalīdzēt. Ir dažas reizes, kad tāds bāds tukšums galvā. Jā. Tad mēs ejam viens pie otru runāt, vienkārši brainstormojam. Jā. Un tad, attiecīgi, vai viņš ir kā galvenais tēls, ja tas ir viņa projekts, un es esmu attiecīgi filmētājs, vai tur viss no maliņām. Jūs ļoti labi saspēlējaties. Jā, mums ir ļoti labi atstrādāts arī viss. Es esmu viss par vizuālo tēlu, ideja, komunikācija, bet viņš ir visas tās sarežģītās lietas, visas ražotnes, grāmatvedība, visas valsts, tās birokrātijas daļas. Tas ir ļoti skaisti. Es domāju, tas ir motivējoši un daudz pāri šitā klausītos un domā, kaut mums arī tā būtu. Jo es esmu tas cilvēks, kurš uzskata, ka katram cilvēkam ir stiprās puses un vājās puses. Un nevajag fokusēties uz savām vājajām pusēm. Pārējais, tas pats, kas bodybuilding arī. Pozējam uz skatuves, ko mēs darām. Mēs rādām mūsu stiprās puses un nosedzam mūsu vājās pusītes. Ja? Tas īstenībā paralēls ar dzīvi. Runājot par vājām pusēm, kas ir tava vājākā puse? Ja tu vari pati sevi tā analizēt? Vispār dzīvē, ja? Jā. Es neslēpšu, ka visas tehnoloģijas... Nopietni? Tu man radīji iespēju, ka tu esi ļoti afīna ar visu, kas Nē, man ir iebjās datori. Man skolas laikā, tā kā bija informātika, skolotāji saka, saglabā šito. Man tāds, kā? Man ir butterfly. Tagad tik slikti, man tiešām nepatīk. Un tas pats arī ar grāmatvedību, kad viss kārto birokrātijas lietas. Man tāds, ko? Tā kā, kas tas ir? Tev vairāk patīk tas radošais. Un tas ir ritīgi netipiski, jo bērnībā man likās, skolas laikā, ka es varu iemācīties definīcijas, var kaut ko iekalt, un man likās, ka es būšu tas cilvēks, kurš iemācīsies, un tad maukšu savu darbību. Un tad, ejot laikam, jau augstskolas laikā, es sapratu, ka kā tā māksla un visas radošais baigi vēl atpakaļ. Tas ir ļoti labi, un tev tas ļoti piestāv. Tu teiksi, ka māksla un viss tas tā ir tava stiprākā puse, vai ne? Un tas tev arī visvairāk. Es tā teiktu, man patīk radošais, man patīk ideja, man patīk to kaut kā ieterpt un pēc tam redzēt rezultātu. Super, tūlīt mēs arī saspēlēsimies starp stiprajām un vājajām pusēm. Mēs saliksim plecus un kājas kopā. Iekustināsim visu ķermeni. Mums būs saucamā push press. Mēs nākam skaisti lejā, ietupjamies un izelpojam, ejot augšā. Šis būs ritīgais elsotājs. Lejā, augšā. Super. Principā viss, kas skatās no mājām šobrīd, var mierīgi pildīt workout līdzi. Mums nav obligāti jāiet. Mēs vienkārši laika efektivitātes dēļ šobrīd visu pildām pa vienam piegājienam, bet droši var taisīt mājās pa 3, pa 4 piegājienu ar 15, 20, pat 30 reizes var atkārtot vienu vingrinājumu. Galvenais ir šī kustība un stimulēt muskulīšus. Ļoti labi. Runājot par draugiem, tev pietiek laika arī sociālajai dzīvei? Tātad iziet, satikties? Šobrīd nē. Es varu iedomāties. Bet es šobrīd arī nevēlos to. Jā. Es domāju, arī apkārtējie cilvēki to saprot. Ne? Nav tā, ka kāds varbūt uzmet lūpu. Es domāju, ka lielākā daļa saprot, bet es arī pati saprotu, ka man vajadzētu to darīt. Jā. Jo mājās iesēdēties ir ļoti viegli. Jā. Un pareizie cilvēki tev dod enerģiju. Bet vienkārši negribās izniekot to laiku. Vai nepareiziem cilvēkiem, kas tev atsūkst to enerģiju. Pareizi. Tieši tā. Nevajag ļaut atsūkt savu enerģiju. Vēl daudz? Jā, vēl 2. Es gaidīju. Tu jau sen izdarīji vairāk nekā man vajadzēja. Es gribēju pastīties, kas tu esi pa nezvēru.
Ļoti labi. Noliekam hantelītes, atpūšamies nedaudz. Tavs lielākais cravings, tev nebija kaut kas ar ēdienu, kas galīgi negāja kopā? Es parasti dzirdu māmiņām visādas stāstus. Nē, viss bija normāli. Nē, man prasa saldais vai sāļais. Viss. Jā. Tā kā ēdu visu, Jā. gribēju visu, vienkārši Jā. ēdu tā kā zirgs. Bet nevar pamanīt, pasties. Īstenībā, man liekas, tu ēdi, zini kā, tā kā sporta zirgs. Jā, arī tu gribi izstīties kā sporta zirgs, daudz uzņemt un daudz patērēt. Nu, teigo zemesriekstu sviest. Jo, kāpēc? Klausies, jo tu domā, Edī, kāpēc man būtu jāiet tie tauki? Tāpēc, ka tev vajag labos taukus. Vienalga, vai tu esi sieviete vai vīrietis, hormonālajai veselībai tauciņi ir vajadzīgi un kur vēl garšīgāki tauki kā zemesriekstu sviests. Tu vari ēst sāļi, pareizi izkārojas sāļais. Tu vari ēst arī saldi. Ar banānu. O, jā, ar banānu. Ar ko vēl var ēst zemesriekstu sviests? Ar grieķu jogurtu, to mēs griežam ārā. Man garšo, tad, kad putriņā iejauc, caurs pārslu putrā iejauc iekšā. Tad. Negriežam ārā, atstājam šo recepti tomēr. Proteīna batoniņi, viss kaut kas, un tas viss ar 15%. Oh my God, cik daudz liela atlaide. Ar kodu nav manīti, ietaupīs savu manīti. Tā kā dodamies uz nuteko.lv, Sūtām visādas proteīna batoniņas, ievārījumus bez cukuru un visādas citas labas lietiņas. Tev ir ļoti skaisti pleci, tev tūlīt viņi būs vēl skaistāki. Mājās iepirkuma maisiņi, dāvana maisiņi, nezinu, vienalga kāda maisiņa. Hops uz sāniem un uz priekšu, jā, kārtīgi iekustināsim. Uz priekšu. Kas tev liekas ķermenī viskaistākā ķermeņa daļa? Vīrietim vai sievietei? Gan. Vīrietim rokas un mugura. Jā. Manam vīram tas ir. Protams. Sievietēm, man liekas, sievietēm galvenais ir tāds tonizēts ķermenis. Nav viena konkrēta ķermeņa daļa. Man liekas, man nepatīk, ja ir, piemēram, pārāk lielas kājas un rokas pēc tam augšdaļa atstāt novārtā vai otrādā. Man liekas, visam jābūt balansā, tādam tonizētam ķermenim. Ļoti skaisti. Zini kā, pirmkārt jau skaistums ir tik subjektīva lieta. Trenējamies visu un trenējam, ko mēs gribam, bet vajag trenēt visu ķermeni, nevajag izlaist atsevišķas muskuļgrupas, bet vienmēr var akcentēt to, ko visvairāk vēlās. Ja tu esi čals un tu gribi liels rokas un muguru, tu vari to akcentēt, bet atceries, draudziņi, kājas arī jātrenē, jo meitenēm man nepateic, viņām patīk arī puiku dibeni. Pareizi. Zināmais, tu visu laiku ej uz zāli, tu kačā krūtis, visu kaut ko. Man izrādās, beigās dibens. Nē, man arī patīk savu vīru dibens, bet vīriešiem viņš ir tāds. Viņš ir jātrenē. Viņš ir, lai gribās, zina, ka tu kā sieva uzšauj, ja? Jā, jūs ar tā darat? Jā, jūs arī, redzi. Tas ir tas, pa ko nerunā, bet visi to dara. Jā. Patrenēsim nedaudz vēl vairāk rociņus, tricepsiņu, lai peļu vēderiņu tev jau viņi nav, bet arī nebūs. Es tev dodu 1000 gadu garantiju. Mājās var droši to darīt ar gumiju, ja ir pieejama gumija. Uzlikt gumiju virsū un taisīt ar gumiju, bet pat cik mēs neesam mājās, mēs esam zālē, mēs ar kabeli to darīsim. Labi? Rociņas virsū, atšaujam mazliet dibentiņu un spiežam taisni uz leju, lēnām laižam uz augšu, izelpojam, jā? Kuspo spēku! Šis būs jāskatās palielinājumā, jo tu tik ātri. Labi, lēnām. Būs negaidīt tādu spēku. Super. Tas ir tas atlēts. Man ir jāatstāj tev vai Jā, iedomājies, ka es tev esmu padusēs līmi iesmērējis tagad, ja? Tā tu varēsi labāk izolēt tieši pašu tricepsiņu. Jā, ļoti labi. Aiziet. Iedomājies, tie ir visi tavi sapņi, tu viņus tagad velc sev klāt. Saņemies, aiziet, palaid uz augšu, es tev palīdzēšu. Mēs kā komanda aiziet, spiežam uz leju. Saldniekiem jāturās kopā, aiziet, come on, spiežam. Ļoti labi. Turpinām. Man ļoti sāp. Es zinu. Aiziet. Man sāpēs sirds, ja tu netaisīsi. Vēl vienu. Labi, vēl vienu. Apsoli, jā? Apsoli. Super. Un pārsteigumu reizīt. Aiziet vēl vienu pēdējā. Pārsteigumu reizīt. Yes, super. Ļoti labi. Redzi, es nemeloju, bet tā nebūtu bijusi pārsteiguma reizīt, ja es būtu pateicis, ka būs pārsteiguma reizīt. Pareizi. Jūs tagad zināsiet, ja Edijs tā saka vēl vienu, tad reiķināt vēl divas. Jā, sadāk tā nebūtu pārsteiguma reizīt. Pasties, tu, man liekas, paliec stiprāk un dzīvāk, jo treniņš, tu nevis nogursti, bet tu tieši atdzīvojies. Jā, mēs jau tā amzēroši. Mēs jau tā amzērējamies. Kā tu ieteikti, taisīt šādā secībā, kā tu vingrinājumus taisi, vai tomēr sadalīt pa tām muskuļu grupām? Ļoti labs jautājums. Zini kā, ja tev nav laika bieži trenēties nedēļā,
tad labāk taisīt full body. Vismaz 2 reizes nedēļā tiešām visu ķermenīti, jo tas zinātniski vidējais ir katru muskulīti stimulēt 2 reizes nedēļā. 2 full body treniņi, es domāju, jebkura māmiņa atradīs laiku mājās. Bet principā tieši tā, kā mēs tagad darām, ja? Viņus vai, piemēram, mēs taisam izklupienu uz aizmuguru, uzreiz taisam izklupienu uz priekšu, vai tomēr atļaut atpūsties tām kājām? Ļaut atpūsties. Pat cik mēs tagad pirmo reizi, es negribēju, lai tev kājiņas sadzinās, un tad mēs nevaram izpildīt, tad mēs pamiksējam. Ja? Bet tā vispār es ieteiktu lielās muskuļu grupas treniņa sākumā, kad tev ir vairāk spēks un uz beigām maziņās. Ja? Lai nav tā, ka pieņemsim, tu sākumā jau izdara kaut kādas mazās muskuļu grupiņas un tad traucēs treniņam tālāk. Šo nākamo vingrinājumu es saucu par attiecību izjaucēju, jo katru reizi, kad es ar Kitijai lieku viņu taisīt, mēs strīdamies. Bet patiesībā nē, tas ir plot twists, viņš padara mūsu attiecības vēl stiprākas. Turēs hantelītes šeit šādi priekšā, taisni tupsimies, augšā, izklupiens uz priekšu. Ja tev šitas izdosies, tu esi čempions. Es domāju, mēs visi varam komentāros ierakstīt, kāds Amandi malacis. Jā, lūdzu. Jā. Un ja vēl neesi izdarījis, piesako viņai. Instagramā viņai vajag 30,000 sekotājus. Obligāti viņa to ir pelnījusi. Jā. Kur vēl tev piesakot? TikTokā. TikTokā piesakojam. Vēl turpinam. Ejam līdz galam. Super. Cīnamies. Es zinu, ka tu vari vēl. Parādi savu nezvēru. Easy. Ļoti labi. Tupimies. Un vēl viens izklupiens. Super. Un tagad pulsiņi. Tagad nomet hantelīti un tikai tupjamies uz ātrumu. Piedzinām. Šis ir piedzinējs. Aiziet. Pulsējam. Līdz vairs nevarēs. Ļoti labi. Izsās, ka tu lūdzies, lai treniņš beidzās. Ļoti labi. Yes! Vienkārši. Izcili. Tas, ka tu vairāk sevi iemīli un ieguldi sevī laiku, kā tas var uzlabot dzīves kvalitāti, neatkarīgi uzņēmējs, māmiņa, vienalga, kas tu esi, ja? Tas palīdz visur. Es skatos, redzu, viņi jau sapņo, viņi grib kādu dienu būt tajā tāfelē, un viņi tur arī būs. Zini kā, vienkārši fani gribēja redzēt vēl vienreiz šo skaisto vingrinājumu, tev tas tik labi izdevās, mēs to varam. Cik reizītes? 3! 10! 30! Tieši tā. Redzat, mēs esam tādi treniņu partneri, mēs pabeidzam viens otra. Teikums. Pie tā mums vēl jāpiestrādā. Tieši tā. Šito to aizpriekšu, šitas ir visiem tiem faniem un heiteriem atcerēs. Tu vari. Visu, ko tu ieņem galvā, tu vari. Tu vari būt pasaulē labākā uzņēmēja, pasaulē labākā māmiņa, pasaulē spēcīgākā sieviete, tu viss tas var būt reizē. Visi tavu dēmoni baidīsies no tevis. Tu esi ierocis. Aiziet, mēs to varam. Come on! Ļoti labi, metam hanteli nost un vēl vienreiz pulsiņš, let's go! Mēs no prieka pulsējam, jā! Mēs pasakamies par šo treniņu. Super! Yes! Yes! Šitas bija crazy. Viņa ir psihopāts. Tas, ka viņa piekrita vēl vienreiz šito darīt, jā? Nu, neesi tu normāli, bet tas ir labi. Tas ir ļoti labi. Labā ziņā. Tas ir labā ziņā, jā, tiešām. Ok, vēl vienu lietiņu. Nu, ne šito. Nē, Dievs, nē, es zinu, tad tu šis otro reizi pie maniem nebrauks. Saproti, tev liekas, ka tev ir grūti, bet man ir īstenībā vēl grūtāk, jo es skatos, man jāredz tavas ciešanas. Zini, kā es pārdzīvoju, tavas fiziskās sāpes nevar salīdzināt ar manām mentālajām. Man liekas, ka tu izbaudi. Man liekas, ka tev tas rītīgi tā kā, Es priecos no tā, kā tu audz īstenībā, jo tu jebkurā brīdī varēja pateikt, Edī, kas tu stulbs esi? Jā, Edī, ko tu dari manīm, jā? Nē, malacis. Tā, mēs uztaisīsim būtību un viss. Atšaus mazliet dibenu uz atpakaļ. Jā. Un spēriens iztēlojies, ka es tev esmu aiz muguras vienkārši. Tu vari izslēdz ārā. Šitā bija tā labākumi? Šitā bija vieglāk, Šoreiz es nemānīšos. Es tev pārāk daudz šodien apčakarēju reāli. Reāli neticam nevienam vārdam. Nu, let's go, čempiņi. Spēram un lēnām apakaļ, jā. Un agresīvs spēriens. Super.
Izcili. Cilvēki bieži jautā, ko mājās vēl papildus iegādāties, un man liekas, viena no labām efektīvām lietām ir šī te kāju gumija. Tik daudz kāju vingrinājums, neko viņa nemaksā īsti. Es iesaku parasti šīs te audumi, jo viņas neslīd tik ļoti un arī neķerās. Un varbūt kādu garo gumiju, ja tad tu vari rokas, plecus, visu kaut ko. Tas neko nemaksā, tas ir mājas variantiņš, ja, pa mazām pauzītēm, ka mazais guļ, ja, hops 30 sekundžu workoutiņš. Es gribēšu redzēt, kā tu paspēji šo 30 minūšu workoutiņu, kamēr mazais guļ. No, jā. Tu man turēsi pie vārda, ka man piedzims, ok? Es gatavu? Jā. Spēram uz apakaļ skaisti. Let's go. Un lēnām nāc apakaļ. Vot tieši tā. Iedomājies, tagad tev ir iespēja man iespērt pa visu, ko es tev šodien nodarīju. Ļoti labi. Un pieliksim vēl mazo bonusiņu, ja pārsteigumu piegājiens. Uztaisīsim uz sāniem vēl. Nostāsies uz sāniem un tā kā sunīts, kad čurā bams. Super. Easy. Tu esi jau tik tuvu bikīni formai vienkārši. Tu esi bikīni modeli, var teikt, jau pēc šī workout. Kad ir labākais laiks sākt trenēties? Vakar. Kāds ir sastādējis? Bet tā kā summer bodyjam. Teiksim, zin kā, cik? Pirmais ir, kāds ir tavs ekspektācijas. Katrs zem savu summer body kaut ko saprot, bet es uzskatu, tagad pavasaris ir tā kā pēdējais laiks. Tādas tiešām redzamas labas izmaiņas vajag 2-3 mēneši. Un ne tikai treniņi, protams, treniņi visu padarīs vieglāk un treniņi ir vislabākais ieguldījums tavā veselībā, taču lielu nozīmi spēlēs arī uzturs. Un arī tas, cik tu tālu esi no savu summer body. Es tev varu pateikt, es metos iekšā 6 nedēļas, es viņai palīdzu. 8 nedēļas, tie 2 mēneši, un tev būs summer bodies. Tu jau esi labā formā, un tev ir tas, ka tās ekspektācijas tev nav nekur tālu. Tas ir tiešām 8 nedēļas, plus tu daudz ko iegūsi pati, un tu varēsi no mājām trenēties. Cik reizes man būs jātrenējās tajās 8 nedēļās? To mēs pielāgojam katram klientam individuāli. Tu pastāstīsi, kāds ir tavs ikdienas ritms un cik tu daudz vari upurēt. No tā, cik tu daudz spēsi trenēties, no tā tev tiek sastādīts treniņu plāns. Nevis otrādi. Pats galvenais ir vienmēr iemācīties komunicēt un pielāgoties. To ir citas māmiņas izdarījuši, un tu pierādīji, ka tu neesi negram sliktāk. Tu esi monstrs, tu esi mašīna, tu esi cīnītājs. Par šo mēs vēl parunāsim. Parunāsim, jā. Kā es tev mēģināju visu laiku uzkurināt. Es domāju, gumiju varam vilkt nost. Un, zin kā, ir jānosvin, man liekas, treniņš ar kaut ko. Tūlīt būs droši vien, Nē, tas ir dāvaniņa tev. Tātad, tas ir tev. Es sveicinātu mūsu bariņā. Paldies tev, ka tu ieradies uz treniņu. Jā, personalizēts. Jūs redzat manu vārdiņu? Es varu taisīt vaļā? Tu droši var taisīt vaļā, jā. Droši. Man jums arī ir dāvaniņa, bet es to pēc tam pie galda. Davai pie galda. Tagad tu esi oficiāli savējā. Jā, pasties, viņi mūsu klubiņā. Ļoti grūti, kā jūs šitā te? Redz, tu redz, kā mēs rūpējamies par savējiem. Man patīk oversize. Man arī īstenībā. Jā, tev ļoti labi piestāv. Un zini kā, tas der pa mājām. Tu dari savus mājas lietas, tu vari aiziet uz džimu, jā. Arī dienās, kad tu varbūt nejūties, ka tu vēlies kaut ko piespīlēt, jā, oversize vienkārši. Mīļie, ja arī jūs vēlaties pasūtīt, mēs varam katru maiciņu kustomizot. Tā kā droši rakstat man, Kitijai vai Edna Oman Order Instagramā. Vispār jūs sakīt, esat baigiem maliči. Man prieks, kad es esmu no Saldus, un šie 2 jaunie cilvēki, šeit ir Kitija, visdoldzējiem. Jā, čau Kitija. Arī no Saldus, man prieks, ka Saldus attīstās. Man arī liekas, ka Saldus lēnām beidz sēņot, jo zinu, ka saldniekiem ir tāds saldinieku vīrus, viņiem liekas, ka visa pasaule sākās un beidzās ar saldu. Viņi domā, viņi pat nesapņo ārpus Saldus robežām, un līdz ar to, man liekas, tas ierobežo cilvēks kaut ko sasniegt. Bet redz, arī, lai varētu atmest tev labos vārdus atpakaļ, arī ļoti iedvesmojoši ir, zinot to, ka arī mums ar Kitiju ir ģimenes biznesa, un mēs abi cīnāmies, un ir iedvesmojoši redzēt, kā to ar savu vīriņu jūs vienkārši močījāt, un jūs jau to darat tik ilgi, un ne bērniņš, ne uzņēmums, ne satura veidošana, nekas netraucē arī attiecībām. Tas ir ļoti motivējoši. Man liekas, tas pat ir foršāk to darīt kopā. Izaugt, jā. Ja katrs ir tajā savā, un tu esi tajā savā lietā, un tu rītīgi celies un krīti pa to lietu, un jūs katrs maucat savā virzienā, ir grūti atrast to laiku sakonektēties atkal kopā, un jūs tā kā atsvešināties, ja jūs
tā kā maucat vienā, jums ir viens mērķis, un jūs abi divi maucat, vajag forši tā kā. Ļoti skaisti vārdi, un uz šiem vārdiem varētu arī nobeigt. Un ja arī tu meklē kādu, ar ko sakonektēties, vai kādu, ar ko maukt uz mērķi, un tu vēlies sasniegt savu sapņu augumu, nomest kādu kilogramiņu vai uzlaudzēt kādu muskulīti, tu redzēji, cik mums jautri gāja. Mums ir vietas māmiņām, mums ir vietas vecākām māmiņām, jaunākām māmiņām, jā, vīriešiem, visiem ir pie mums vietas, treniņus mēs personalizējam, trenējam gan online, gan uz vietas. Kāds noslēdzošs, motivējošs vārds varbūt, lai iedrošinātu cilvēkus sportot? Man liekas, ka rītīgi forši, tas motivējušais no manis būs tas, kad bija baigi forši paskatīties, kā tu runāji par to, kā tu sāki. Kā tu iegāji zālē, un tu nebija tas cilvēks, ko mēs redzam tagad. Un man liekas, ka tas ir svarīgākais, kad, ja tu baidies iet uz zāli, un ja tev šķiet, ka kāds uz tevi ne tā skatās, tā noteikti būs. Bet tu zini, ka tā nekad nedarīs cilvēki, kas ir tiešām rūpīgi izgājuši cauri šim ceļam, jo mēs visi kaut ko sākam. Pareizi. Es liekas, bāc, es tik vēl savā dzīvē sāku sportot, bet tad es sāku domāt, tas viens no maniem ieročiem, ja es neesmu aizmirst, kā būt iesācējiem. Pareizi. Jā, nekad neaizmirst, kā būt iesācējiem, nesmies nekad par iesācējiem. Uz 3, 2, 1 kopā iestīsim pa kameru, ja? Pau. Jā. Okay? 3, 2, 1, pau!